Labdien arī tiem, kas skatās tiešraidi. Mūsu tā darba organizācija šodien plāno tad, kad būs tad viens runātājs pēc otra. Uzreiz arī varēs pēc šīm te uzrunām uzdot jautājumus. Tā kā mēs esam tiešraidē, tad jautājumu uzdevējiem vajadzēs mikrofonu no manis. Tad droši varat pacelt roku un es pieiešu pie jums klāt, un tad jūs varēsiet uzdot šo te jautājumu, lai arī tiešraides klausītāji mūs dzird. Bet sāksim ar to, kad es iepazīstināšu visus klātsošos ar tiem, kas ir bijuši vitāli svarīgi šā indeksa tapšanā un bez kā tas nevarētu būt bijis. Pirmais ir iniciatīvas autore un Cleaner grupas valdes locekle Agita Baldbērna. Ilgtspējas eksperta un arī šā indeksa vadošā pētniece profesora Dzintra Atstāja. Un arī Latvijas Universitātes filozofu un socioloģijas fakultātes vadošais pētnieks Andris Saulīts. Piedušanies. Bet, lai mēs ejam tā raiti uz priekšu, vispirms tad aicināšu Agitu, kas izstāstīs jau par to, kāpēc šī indeksa ideja vispār ir tapus, kur ir tā vērtība, un tālāk jau ķersimies, protams, pie zinātniskiem atklājumiem. Agita? Labdien, sveicināti visiem! Paldies, ka jūs esat šeit, un faktiski sveicu mūs visus ar Latvijā pirmā aprites ekonomikas indeksa rezultātiem. Mēs Cleaner grupā uz aprites ekonomiku raugāmies kā uz atbildi klimata pārmaiņām. Faktiski tā ir gudrāka saimniekošana un tāda efektīva pieejamo resursu izmantošana. Un tad runājot par to, kādēļ mēs sākām šo iniciatīvu tieši par aprites ekonomiku, par aprites ekonomikas pētīšanu un tieši pašvaldībās, tad jāteic, mēs sevi Cleaner grupu un grupas uzņēmumus uzskatām par aprites ekonomikas līderiem, un to man ļauj apgalvot veids, kā mēs saimniekojam. Respektīvi paši savā darbībā savācot un strādājot ar atkritumiem ikdienā arī šajā nozarē, savukārt paši savā darbībā jaunus atkritumus neradot. Un vienlaikus arī nodrošinot pilna cikla pilsētas servisu, sākot ar atkritumu apsaimniekošanu, savākšanu, šķirošanu, pārstrādi līdz pat pilsētvides teritoriju uzturēšanai ikdienā. Un faktiski tādā mūsu pakalpojumu visā ciklā, visos cikla posmos nodrošinot tādu apritīgu saimniekošanu. Nu, piemēram, sākot jau no tādiem infrastruktūras risinājumiem, jau dizainā paredzot tādus ilgtspējīgus elementus kā pazemes atkritumu konteineri vai, piemēram, loģistikas ķēdē. Faktiski jau šobrīd varam priecāties par to, ka 70% mūsu transporta parka, specializētā transporta parka brauc ar zemās emisijas transporta līdzekļiem. Un kopumā man jāteic, ka no visa savāktā atkrituma apjoma, šķirojot un pārstrādājot, krietni vairāk kā pusi, mēs šobrīd atgriežam otrreizējā apritē, tad pārvēršot šos atkritumus par izēvielām jau jaunu produktu pakalpojumu radīšanā. Un nereti saskaramies arī ar to, ka runājot par aprites ekonomiku, mēs mēdzam iekrist tādā, man gribās teikt, domāšanas slazdā, sakot, ka aprites ekonomika ir vienādības zīme atkrituma apsaimniekošana. Tomēr tā gluži nav, jo atkrituma apsaimniekošana ir tikai daļa no kopējā aprites ekonomikas cikla, un vienlaikus, ja mēs lūkojamies tādā plašākā Eiropas regulatīvajā fonā, tad aprites ekonomika ir viena daļa no tāda kopējā zaļā kursa, vienlaikus nešaubīgi, ka aprites ekonomika skar pilnīgi visas jomas un visas nozares. Un vienlaikus tādā globālā arēnā mēs šobrīd varam novērot tādu apritīgumu plaisu. Mēs ļoti daudz par aprites ekonomiku runājam. Pēdējo 5 gadu laikā šis apjoms, kā mēs runājam, diskutējam par aprites ekonomiku publiskajā telpā, ir audzis 3 reizes. Vienlaikus darbi un rīcības un rezultāti īpaši pozitīvas tendences nenes. Miljardi tonu izēvielu, gigatonu patēriņa, bet vienlaikus man šķiet, ka tas būtiskākais skaitlis šajā brīdī ir -21%, kas ir faktiski 5. daļa par 5. daļu pēdējo 5 gadu laikā ir samazinājies pasaules patēriņā izmantoto otrreizējo izēvielu apjoms. Mazināt plaisu var pārējot no runām uz darbiem.
Domājot par aprites ekonomiku un tās ieviešanu dzīvē, praksē, sadzīvē, skaidrs, ka dati ir un datiem ir jābūt tādam kvalitatīvu lēmumu pamatā. Un vienlaikus arī lūkojoties valstiski, ir skaidrs, ka tieši pašvaldības gan tādēļ, ka ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem savās teritorijās, gan arī tādēļ, ka tieši pašvaldību rokās ir visplašākais instrumentu loks, kā tad ieviest un iedzīvināt šo apritīgumu. Un vienlaikus jūs arī redzēsiet nedaudz vēlāk, aprits ekonomikas indeksa rezultāti to ļoti skaidri apliecinās, ka tāda vispusīga sabiedrības iesaiste, tā ir ļoti, ļoti liela loma apritīguma ieviešanā. Tas, kā mēs runājam, vai mēs runājam ar saviem iedzīvotājiem, tas, kā un cik daudz mēs iesaistām uzņēmējus apritīgumu ieviešanā, nevalstiskās organizācijas, pētniecisko sektoru, tas ļoti lielā mērā ietekmē tādu veselīgu aprites ekonomikas ieviešanu ikdienā. Un saliekot šo visu kopā, mēs nonākam pie tāda, es gribētu teikt, zinātniski pamatota rīka, aprites ekonomikas indeks, uz ko mēs lūkojamies kā uz rīku, kas palīdzēs pašvaldībām divos aspektos, teiksim tā, saprast to situāciju, kur mēs katrs esam šodien, un saprast arī, kas ir tās uzlabojamās jomas, lai apritīgumu ieviestu veiksmīgāk rītdien. Un te man ir jāteic paldies. Paldies mūsu diviem vadošajiem pētniekiem, profesorai ilgtspējas ekspertei Dzintrai Atstājai un pētniekam Andrim Saulītim. Dzintra, kas tātad vadīja šo pētījuma sadaļu tieši pašvaldību pašvērtējumu pusē, un Andris, kas strādāja tieši ar iedzīvotāju aptauju, bet kopumā, protams, mans paldies iet arī uz vairāk kā 20 dažādu pētnieku, zinātnieku, ekspertu loku, kas strādāja pie indeksa. Paldies jums visiem! Un nu, vārds zinātniekiem, Dzintra. Ekonomikas virziena un jomas laika gaitā mainās, bet mūžīgs paliek mērķis kalpot cilvēkam un veidot labklājību. Un pirms mēs sākam, es vēlos atgādināt, ka šodien mēs nevērtējam pašvaldības. Šodien mēs novelkam šo robežu, ka mums ir dati par to, kas ir pašvaldībās izdarīts. Mums ir informācija ticama, nepieciešama un pietiekama, ar ko strādāt tālāk. No šodienas mēs vairs neskatāmies uz pagātni, bet mēs strādājam nākotnē. Un šajā brīdī es tiešām vēlos pateikt paldies zinātniekiem, akadēmiskai videi, profesionālām organizācijām, ar ko vairāk kā 25 gadus mēs esam veidojuši ilgtspējīgu Latviju, esam strādājuši ilgtspējīgai attīstībai, esam veidojuši kopīgus projektus, publikācijas un aprobējuši savus pētījumus studiju procesā, strādājot ar studentiem, doktorantiem, lai mums būtu profesionālā izglītība, pētniecībā balstīts studiju process, kas ir pirmais solis ilgtspējīgai attīstībai. Es dziļi paklenos katram par vēlajām stundām, par darbu brīvdienās un par laiku, kas ir atrasts, lai mūsu Latvija būtu labāka. Šodien mēs strādājam, lai diskutētu, ko darīt tālāk. Un indeksa būtība bija salikt kopā mūsu gaišos prātus, lai saprastu, cik daudz ir izdarīts. Un arī patiesas prieks, kā izskatot dažādas starptautiskās metodes, kas ļauj domāt par aprites ekonomiku, kas ļauj izteikt vērtējumu par gudrām, viedām pilsētām, par zaļo domāšanu, par ilgspējīgiem risinājumiem, ekopilsētām, ciematiem un citu, mēs sapratām, cik ļoti unikāli un laimīgi mēs esam savā kontūrkartē. Mūsu pašvaldības ir unikālā vietā, mēs esam unikālā reģionā, mēs esam bagāti ar resursiem un ar to, ka uz katru iedzīvotāju ir tik daudz zemes, kā nav nekur citur. Tas uzliek pienākumu meklēt ko jaunu, saprotamu un atklāt mūsu tradīcijas un gadu gaitā uzkrātās vērtības, lai viņas attīstītu arī tālāk.
Šajā brīdī es vēlos arī pateikt milzīgi paldies Latvijas pašvaldību savienībai, kas uzklausīja Agitas iniciatīvu un ļāva mums izvērsties un strādāt. Mēs sākām ar to, ka izvērtējām pašvaldību funkcijas. Jo, protams, lai salīdzinātu pašvaldības un pārliecinātu, ka mums ir jāpalīdz valstī sasniegt tos mērķus, kas ir izvirzīti aprites ekonomikā, ir kopā to izdarīt vieglāk. Bet traucēja tas, ka pavisam nesen ir bijusi šī pašvaldību reforma, un mums ir maz dati, kurus mēs varam analizēt ilgā laika griezumā. Un šis ir brīdis, kad vajadzēja domāt par metodiku un prioritātēm. Un tāpēc mēs vispirms analizējām šīs pašvaldību funkcijas, atradām pazīmes, kas mums ir katrā jomā ļoti būtiskas, cik viņas ir svarīgas gan reģionālā griezumā, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan kopienām, gan arī pašvaldībai pašai. Un līdz ar to tad šīs pazīmes vajadzēja sagrupēt, lai varētu viņas arī analizēt. Metodikas laikā mēs sapratām to, ka ļoti svarīga ir sadarbība. Tāpat kā mēs vienmēr meklējam akadēmiski pamatotus ar zinātniekiem, izstrādātus dažādus rīkus, tad šajā brīdī formulai bija svarīgi atrast arī šo atgrieznisko saiti no iedzīvotājiem. Un es varu apgalvot, ka mēs esam vienīgā valsts, kur pilnīgi visas pašvaldības šo pašvērtējumu ir aizpildījušas. Es gribētu ticēt ļoti godprātīgi un apzinīgi, un ņemot vērā, ka ir vasaras laiks, es vēlreiz pasaku paldies tiem, kas saprata, ka, ja zinātnieki ir uzrunājuši, tad ir jāatsaucās, un tā ir mūsu kopīgā lieta. Un, protams, arī šīs pazīmes, kuras mēs salīdzinām ar iedzīvotāju vērtējumu, jo daži mēs gribam būt pieticīgāki, daži mēs esam mazliet iedomīgi un pārspīlējam savu vērtību, bet šeit pretī nāk konfrontācija un iedzīvotāji pasaka, ziniet, pašvaldība, jūs varat vēl mazliet arī citādi savus rezultātus atspoguļot. Un tādējādi izveidojām šo metodiku. Metodikā ir formula, kas balstās uz vērtībām, uz šīm pazīmēm, kas raksturo pašvaldību darbu, kas raksturo apritīgumu. Un pats būtiskākais ir tas, ka ja šo pētījumu mēs atkārtosim, tad, protams, prioritātes būs mainījušās. Un vislabākais ir tas, ka arī tas būtiskums noteikti mainīsies atbilstoši tai situācijai, kāda viņa būs. Jo tas, kas mums bija līdz augustam, tā jau ir pagātne. Tālāk mēs strādāsim uz nākamo, jo mēs varēsim salīdzināt, uz kurienu mēs tiecamies un ko mēs vēlamies sasniegt. Šeit ir jāņem vērā arī to, ka daudzas pazīmes ir raksturīgas dažādām šīm pašvaldību funkcijām un apritīgumam, un varētu būt, ka ar dažādu būtiskumu tas iekļaujās dažādos kritērijos. Bet tā jau ir metodika, kur es vēlreiz pateicos zinātniekiem, pētniekiem, doktorantiem, gan Banka augstskolas akadēmiskai kopienai, gan Ekonomikas un kultūras augstskolai, gan Rīgas Stradiņu universitātei, kas savu laiku veltīja, palīdzēja ar iepriekšējām savām iestrādnēm un padomiem, kā to izdarīt labāk. Un līdz ar to tad esam rezultātus fiksējuši. Mums ir grupas, kurās esam sarindojuši šīs pašvaldības, un pretī liekam šo iedzīvotāju aptauju. Mums ir ļoti reprezentabli rezultāti no iedzīvotāju aptaujas. Vairāk kā 3000 anketas ir aizpildītas proporcionāli visās pašvaldībās. Un šeit Andris pastāstīs vēlāk par to, ko tad mēs varēsim tālāk šajos pētījumos izmantot un kāpēc tas ir svarīgi tieši šodien un tieši pašvaldību griezumā. Es vēlos akcentēt uzmanību, ka mēs atceramies savu solījumu pašvaldībām, ka nevienu mēs nesauksim vārdā, un lai arī mums ir lieliski piemēri, ko gribētos iznest pasaules mērogā, mēs iepriekš to saskaņosim un rosināsim jūs pašus dalīties ar šo labo praksi un piemēriem. Bet uzreiz es varu teikt, ka jā, mēs esam apskatījušies, kā labāk sagrupēt pašvaldības šobrīd, lai paskatītos, no kā mēs varam mācīties un kāpēc. Kas ir tas, ar ko mēs viņus esam izvirzījuši, bet šīs pazīmes ir, protams, tas, kas palīdzēs pārējiem šo labo praksi arī pārņemt.
Un ja mēs runājam par līderiem, tas jau nav tāpēc, ka viņi gribētu būt līderi, bet jautājums ir pilnīgi cits. Viņiem ir paveicies ar to, ka bija informācija, varēja rīkoties, varēja iesaistīt savus darbiniekus, savus iedzīvotājus, savas kopienas, varbūt apgūt kādus finanšu instrumentus, piesaistīt investīcijas, un tas ir šobrīd Latvijas veiksmes stāsts, ka tādas pašvaldības ir. Un pārējie, kurus esam nosaukuši par ekspertiem, praktiķiem, apzinīgiem un nogaidošiem, arī viņiem ir izdarīts gana daudz, bet mēs redzēsim visi kopā, ka varam vēl labāk. Droši vien, ka visi kopā varam labāk. Ja mēs paskatāmies no tā gala, kuriem varbūt gribētos ko vairāk, šeit mēs varam analizēt atkal šos raksturu lielumus, kuri ir iekļauti. Iedzīvotāju skaits, attālums no galvaspilsētas, transporta sistēma, pierobeža, bet tas nozīmē, ka viņi ir izdarījuši to, kas šajā brīdī ir svarīgi, un droši vien, ka, ja radīsies labāki apstākļi vai situācija, viņi nākamajā vērtējumā būs krietni augstāk, un paldies, ka viņiem tas vērtējums ir krietni virs 300 punktiem pēc mūsu metodikas, kas liecina, ka viņi dara to, kas ir viņu iespējās šobrīd. Tātad tie bija nogaidošie. Apzinīgie jau mums ir izkliedēti pa mūsu karti jau mazliet plašāk, un atkal mēs varam redzēt tās pazīmes. Tātad, kad ir bijusi iespēja, ir bijusi iesaiste, ir bijušas apmācības, ir bijuši projekti, ir bijušas apmācības gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī ir labie piemēri, kā amatnieku tirdziņi, ir vantu labošanas darbnīcas un daudz kas cits. Nākamā grupiņa jau ir vēl plašāka karte, kas ir praktiķi, un tā ir atkal joma, kur mēs varam redzēt, ka arvien vairāk mums ir šie labie piemēri, kurus gribās arī ārpus Latvijas popularizēt, jo ir ko teikt. Ir savstarpējas mācības, ir sadarbība, ir jau apzināti tendētas rīcības, kuras parāda, ka jā, mēs skaitam, un rēķinam atdevi no katras ieguldītās naudas vienības. Mēs popularizējam savas labās prakses un atbalstam tos, kuri ir gatavi darboties. Un mēs varam redzēt to, ka kopumā tā situācija ir vienkārši lieliska, un mēs varam būt gandarīti par to, ko dara mūsu pašvaldības. Pie ekspertiem es gribu pievērst uzmanību to, ka augstu novērtēju to, ka pašvaldības jau sadarbojās. Jau dalās ar informāciju un organizē šo apmācību starptautiskā līmenī un arī dalās ar šo pieredzi. Šoreiz mums ir grupa arī, kurā ir izceltas divas, kas ir līderu pašvaldības, katra savā kartes daļā. Un pateikšu, ka pats būtiskākais noslēpums laikam ir tas, ka tā ir attieksme un informācijas apmaiņa ar visiem iedzīvotājiem, ar visiem uzņēmējiem un sadarbība visplašākajā mērā. Tas ir tas, ko mēs varam pārņemt un rosināt, bet, protams, arī atbilstoši citiem anketas jautājumiem mēs varam atrast, kā savu pašvērtējumu uzlabot. Es vēlreiz atgādinu to, ka varbūt tie kartes dati izskatījās izkliedēti, bet sagrupējumu mēs likām pašvaldībām nezinot, viņas īpaši nepieteicās un patiešām godprātīgi tikai atbildēja uz tiem jautājumiem, kurus mēs lūdzām. Kartē kopā tas izskatās gana glīti, un tā, ka nav balto laukumu, mēs redzam, ka visi ir aizpildījuši savu pašvērtējumu un ka visi ir ar labiem rezultātiem. Bet pretī, protams, būs arī šis iedzīvotāju vērtējums, kas varbūt to krāsojumu pamainīja tieši tādu, lai mēs objektīvi arī šo bildi redzētu, ka tie, kas varbūt pārvērtēja, ieguva mazliet citu toni, bet tas ir, protams, metodikas jautājums, ko mēs varam citā seminārā paskatīties atkal sīkāk. Un tad ir, protams, tas, ko gaida visi. Kā tad mēs esam pašvaldības sadalījuši? Ir, protams, šie vērtējumi kategorijās. Un katrai kategorijai es minēšu būtiskākos atslēgas vārdus. Resursu pārvaldībai, ekonomikas uzņēmēju darbības transformācijai, sabiedrības iesaistei un prasmīgai saimniekošanai, jo anketās bija jautājumi, kurus mums bija grūti salikt tā, lai viņu nebūtu pārāk daudz.
Mēs pašvaldības savienībai bijām solījuši to, ka mums nebūs vairāk kā 25, 30 jautājumi. Nu tad, protams, mēs spēlējāmies ar apakšjautājumiem un ar likerta skalu un visādi citādi, lai to informāciju dabūtu vēl vairāk. Bet šeit, protams, ir tikai tie atslēgas vārdi. Nu, tātad, ja mums ir tas vērtējums par resursu pārvaldību, nu, tas jau ir kārtīgam saimniekam jāzina, kas man ir un ar ko es strādāju. Tas, kas mums ir katram ikdienā svarīgs, siltums, ēdiens, mājvieta, mājoklis, iespēja strādāt, nokļūt uz darbu vai atpakaļ. Un viss, kas, protams, ir mūsu ikdienā būtiski, vai mums ir kur iepirkties un ko mēs ikdienā darām. Anketa, protams, to ļāva mums apkopot un iegūt kartē šo skaisto rezultātu, ka esam atbildīgi saimnieki un ar saviem resursiem labi, protams, rīkoties. Pie līderiem, nu, laikam jau ir brīdis, kad viņi ir arī jānosauc šajā brīdī. Palīdz, lūdzu, patīt atpakaļ uz to karti. Tātad šobrīd mums ir Ventspils, iesprūda kārta, es atvainojos, ir Valmieras novads, tātad Ventspils valsts pilsēta, Valmieras novads, Liepājas valsts pilsēta, Rēzeknes valsts pilsēta un Daugavas valsts pilsēta. Šis ir brīnišķīgs brīdis, kad mēs varam atbildēt arī paši sev, kāpēc? Un tas ir tas, ka lielās valsts pilsētas sadarbojās, ir šie sadarbības tīkli, ir informācijas apmaiņa, ir asociācijas un organizācijas, kurās viņi iesaistās. Un ja tas ir uz aprites ekonomikas rezultātu, tad mēs redzam arī, ka kartē mēs šo resursu pārvaldību varam atpazīt. Nākamā joma, šeit ir piemērs arī pielikts, tātad pretī ir abas anketas, tātad pašvaldību vērtējums un iedzīvotāji. Nu, tie vidējie vērtējumi mums pārsvarā sakrīt, bet ir interesanti arī pamanīt to, ka vienai daļai jautājumu iedzīvotāji ir atturējušies atbildēt, bet citi ir ļoti godprātīgi atbildējuši ne tikai par vienu, bet arī par vairākām pašvaldībām, bet to arī Andris vairāk pastāstīs. Bet tātad galvenās jomas, kas mums ir, tātad elektroenerģija, siltums, ūdens, transports, tās domas pašvaldībai sakrīt ar to, ko saskata iedzīvotāji. Un iedzīvotāji ir gatavi iet un pašvaldībai pateikt, ko mēs gribētu arī mazliet labāk. Ļoti būtisks faktors - ekonomika un uzņēmēja darbība. Tas ir tas, kas ir mūsu asinsrite, mūsu valsts ekonomikā. Un šeit kā galvenie jautājumi ir tātad tie ikdienas gudrās saimniekošanas principi, kuri ļauj mums sajusties saimniekam un lepoties ar to, ko es varu darīt pašvaldībā. Un līdz ar to mēs skatījāmies, nu, piemērs, vai mēs savos pasākumos izmantojam aprites ekonomikas principus, vai mēs varam viņus uzlabot un kā. Kādas ir šīs koprades darbošanās iespējas, mūsu sadarbība, vai mums ir telpas, kur kopienas var dalīties ar saviem piemēriem. Un, protams, tas, kā pašvaldība to atbalsta. Šeit es vēlos arī pateikt paldies par tikšanos, kas mums bija šūnā ar pašvaldību pārstāvjiem, jo anketas tapšanas laikā, kad mēs dalījāmies ar to, ko mēs gribētu pajautāt, tieši pašvaldības bija tās, kas ieteica, bet vēl vajadzētu arī par mājražotājiem, vajadzētu par amatniekiem, vajadzētu par šīm mūsu labajām praksēm, par ko līdz šim neviens nav īsti dalījies. Un jā, paldies, ka bija šī tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, tas palīdzēja mūsu pētījumu uzlabot un iegūt šo praktisko ievirzi. Pie rezultātiem atkal gribās teikt, ka tas nav pārsteigums. Tātad mums ir Ventspils valsts pilsēta, Daugavpils valsts pilsēta, Jelgavas novads, Aizkraukles novads, Ogres novads, bet tas noteikti nav tikai vērtīgais piecnieks, tie ir visi, bet, nu, protams, starp visiem gribās arī izcelt tās labākās prakses, jo Excelis un matemātiski aprēķini jau nemelo. Pie sabiedrības iesaistes. Tad, kad es saņēmu pirmās anketas, pirmās 15 ļoti ātri, paldies pašvaldības savienībai, mēs saņēmām. Šeit varētu pateikt paldies arī Smiltenei, kas pati pirmā aizpildīja savu anketu. Bija jau komentāri, kuros bija teikts, jā, bet vai jūs domājat, vai mums to vajadzētu uzlabot? Un es sapratu, ka ir pareizi jautāt, jo cilvēki padomā.
ko es varu darīt labāk un savādāk, lai mums visiem kopīgs mērķis būtu sasniegts. Un šeit es uzreiz varu aiziet notikumiem priekšā un teikt, ka vairumam pašvaldību vajadzētu vairāk padomāt, kā iesaistīt vietējās kopienas, iedzīvotājus, skolas un sadarboties un atrast to īsto paņēmienu, kā to informāciju novadīt. Tas noteikti nebūs vienmēr internets vai drukātā prese. Tās būs gan sapulces, gan kopīgie pasākumi, gan arī tie laukumi, kas ir iekārtoti sportam un atpūtai un bērnu laukumi, jo arī tur notiek semināri un pasākumi, kuri veicina šo procesu un rezultātu sasniegšanu. Pie sabiedrības iesaistes mums vinnētā ir Dienvidu Kurzemes novads, Līvānu novads, Rēzeknes valstspilsēta, Rīgas valstspilsēta un Salaspils novads. Un es gribētu arī pievērst uzmanību, ka jā, mēs varējām vēl vairāk jautāt par tiem avotiem, kuri varētu būt sadarbībai, bet tas būs nākamajiem pētījumiem, jo tagad mums ir šī bāze un mēs redzam to, ka pašvaldības pašas atzīst, mēs varējām mazliet vairāk un mums varbūt arī vajadzēja nedaudz vairāk uzrunāt savus iedzīvotājus, nevis tikai tādā brīdī, kad mēs strādājam pie attīstības plāniem jaunajiem vai gatavojamies vēlēšanām, bet tas ir ikdienas darbs un nepieciešamība. Jā, šeit mēs redzam rezultātu par iedzīvotāju informētību, un jūs jau redzat, kā teicami šo sadarbību nav novērtējis ne pašvaldība, ne iedzīvotāji. Mēs lieliski redzam, kā šīs domas mums kopīgi parāda virzienus, uz ko tiekties un kur mēs varam doties. Un tas ir lielisks špikaļs, kur strādāt, kur attīstīties. Un, protams, prasmīgas saimniekošanas. Prasmīga saimniekošana, tā ir šī aprites ekonomikas integrācija visos pašvaldības procesos, pašvaldības teritorijā, pašvaldības iedzīvotājos, nodarbinātajos. Tas ir zaļais publiskais iepirkums. Mēs varam daudz skatīties un slavēt pašvaldības, kā veicās pašvaldībām labāk kā valsts institūcijām ar zaļiem iepirkumiem, bet kopumā mēs varam vēl labāk un nedaudz atpaliekam no valsts plāniem. Mēs varam apstīties iesaisti, kāda ir aprites dažādu pasākumu veidošanā, un pats būtiskākais tie, kas ir mūsu kopējie mērķi, tātad klimata neutralitātes sasniegšana, klimata pārmaiņu mazināšana un apņemšanās, kas mums visiem kopā ir svarīgi. Nevis katram individam, nevis katrai pašvaldībai, bet valstiski kopā. Un to mēs soli pa solim tad arī daram. Un, protams, mūsu ceļu infrastruktūra. Latvija ir viena no valstīm, kur ir vislielākais ceļu tīkls uz katru iedzīvotāju. Un tad ir jautājums, cik mēs ar to esam apmierināti un kādā kvalitātei tas ir, un cik mēs šo veloceliņu, pastaigu celiņu izbūvei izmantojam tos fondus, kas ir piesaistāmi ar aprits ekonomikas elementiem. Rezultāti. Tātad līderis ir Dienvidu Kurzemes novads, Daugavpils valstspilsēta, Jūrmālas valstspilsēta, Smiltenes novads, Kuldīgas novads. Man ļoti patīk tās zaļās intensīvās krāsas. Es ceru, ka tas jūs pārliecina, ka visas pašvaldības ir līderi un darījuši maksimāli iespējamo, ko varēja. Vēl atgriezīšos pie aptaujas jautājuma, un te es atvainojos tām pašvaldībām, ka es viņas tomēr gribu nosaukt, jo jautājums ir, vai ir mums izstrādāts aprits ekonomikas plāns, vai ir stratēģija aprits ekonomikai. Un bija pašvaldības, kas godīgi pateica, ne, un mēs par to pat nedomājam. Bet man kā tāda silta medus maize, goda vārds bija tas, kā ir mums Dienvidu Kurzeme, Salaspils, Jūrmala, Daugavpils valstspilsēta, Ropaži, Reizeknes valstspilsēta un Smiltene, kuriem ir. Un tātad arī citi var aicināt to, ka mēs paņemam kādu labāko piemēru par paraugu un atliek tikai apsēsties un izdomāt, cik būtiski tas būs mums, lai mums arī būtu, un varbūt, ka visiem līdzīgi šie galvenie akcenti arī būs. Nu, vēl es vēlos pievērst uzmanību, kā noslēguma jautājums bija par to, kā pašvaldības un iedzīvotāji uzskata
Kāda tad ir tā situācija šobrīd pašvaldībā? Nu, kā jūs redzat, tie vidējie drīzāk pilnībā un drīzāk nemaz ir gandrīz vienādi gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, bet tas arī parāda to, ka acīm redzot abām pusēm ir vairāk jāiesaistās un vairāk jāieinteresē, jāaicina sadarboties un galu galā jāsatiekās un jādomā, kā mēs kopā varam izdarīt kaut ko labu. Nu, tad, protams, arī par klimata pārmaiņām attieksme. Kreisā pusē pašvaldība, labā pusē iedzīvotāji, cik lielā mērā, nu tad arī mēs redzam, ka drīzāk iesaistās pašvaldības domā, ka ir visvairāk un drīzāk neiesaistās ar iedzīvotājiem, tas ir stipri līdzīga attieksme. Un tad mēs atkal varam analizēt, kāpēc un kā veidojās šī mūsu vērtību sistēma, attieksmes un paradumu maiņa. Bet, protams, tas ir tālākais darbs. Šobrīd darbs ir noslēdzies. Mums ir dati, pētnieki ir laimīgi, mums ir ko analizēt, bet es gribu atgādināt, ka skaitļi dzīvi nevada. Tie tikai parāda, kā tas ir jādara. Paldies par iespēju tikt pie datiem, ticamiem, pietiekamiem, lai mēs varētu analizēt un turpināt gan rekomendāciju izstrādi, gan citus pētījumus. Es esmu pateicīga arī šodien pirmajā stāvā, jūs redzējāt ekoskolu plakātu. Viņiem šodien ir savs pasākums, bet arī ekoskolu skolotāji aizpildīja tādu pašu anketu kā pašvaldības. Šie rezultāti mums ir atsevišķi. Un mēs jau zinām, ka mums ir vēstneši savās pašvaldībās, kas šo informāciju nodos tālāk. Un man personīgi būs interesanti apskatīties, kā tas sasaucās ar iedzīvotāju vērtējumu un kā tas būs kopā ar šo pašvaldības jautājumu. Bet šodien ir svarīgi zināt, kā tad to izmantot. Paldies! Paldies, Dzintrai. Tagad arī mums ir iespēja uzdot jautājumus. Mēs ir tiešraides dēļ, tad mēs limitējam laiku līdz 10 minūtēm, bet droši, ja ir jautājums, es varu celt roku un uzdot, bet īstenībā tas arī ir viens, varbūt es varu iesākt. Dzintrai jautājums, kur slēpjas vislielākā vērtība pašvaldībām no šī pētījuma un kā viņi var izmantot efektīvi datus, kurus jūs stāstījāt? Paldies! Vērtības. Vērtības tā ir mūsu ikdiena. Ja mēs paši sev atrodam vērtības, kas mums ir svarīgas, un, protams, aizraut tos, kas ir mūsu kopienā, mūsu pilsētā, mūsu pašvaldībā, tad mēs varam kopā izdomāt, kā pasauli, sākot ar savu pašvaldību, padarīt labāku. Un šis ir špikeris. Mums bija virkne jautājumu, uz kuriem mēs atbildējām un varējām uzreiz arī padomāt. Vai tas ir, vai nav? Vai tas atbilst vai neatbilst? Vai man tagad pateikt tā, kā es domāju, vai man meklēt papīrus, kur ir statistikā un dokumenti, lai pierādītu, vai man prasīs tos datus pielikt. Un šeit es gribētu teikt, ka lielākā vērtība ir tas, ka pašvaldība varētu sākt ar to, ka pašvaldībā būtu cilvēks, kas ir atbildīgs par aprits ekonomikas principu ieviešanu ikdienas darbā, ka viņam tas būtu tieši tas, ko viņš dara un stāsta pašvaldības iedzīvotājiem. Un es esmu pateicīga par šo atziņu arī tām pašvaldībām, kas neslēpa šīs domas. Bet jūs saprotiet, ka tie, kuriem šobrīd tā aprits ekonomika ir, viņiem ir tik daudz citi pienākumi, ka viņi nespēja atrast laiku, lai viņu godprātīgi sadalītu. Nu, tas laikam ir pirmais, ar ko sākt. Kurš par to atbildēs, kā mēs varam palīdzēt? Mikrofons, jā, paldies. Tad to, ka šis pētījums saucās indeks, patiesībā man gribētos arī uzreiz pateikt, ka mēs noteikti šo redzam kā ilgtermiņa pētījumu rīku, jo tas, ko mēs iegūstam šodien, ir faktiski tāds fiksējums uz šodienu, kā mēs izskatāmies. Bet droši vien, ka mēs gribēsim skatīties, kāda ir arī šo rezultātu dinamika pēc gada, pēc 2, un saprotot to, ka aprites ekonomikas ieviešana un apritīguma ieviešana saimniekošanā nav nec dienas, nec nedēļu, nec mēneša darbs, tad droši vien, ka skatoties mazliet ilgākā termiņā, kāda būs izaugsme, kāda būs rezultātu attīstība uz priekšu. Un vienlaikus gribās domāt, un mēs arī noteikti strādāsim pie tā, lai pašvaldībām šis indeks nav tikai
datu rīks, bet arī kā platforma, kur jūs varat apmainīties ar savām labajām praksēm, pieredzēm, jo ļoti iespējams, ka tas, kas labi strādā vienā pašvaldībā, var tikpat labi strādāt arī otrā pašvaldībā. Līdz ar to es esmu pārliecināta, ka mēs vēl tiksimies arī indeksa starplaikos, lai ar šīm labajām praksēm un pieredzēm apmainītos. Paldies! Kā jau Dzintra minēja, tad būtiska daļa ir iedzīvotāju pētījums, iedzīvotāju viedoklis, un šo es aicināšu prezentēt un stāstīt Andrim Saulītim. Lūdzu. Paldies. Jā, man ir prieks būt no apzinīgā novada. Es esmu no Saulkrastiem, un es vēl pie Saulkrastiem atgriezīšos, kā es šodien nokļuvu un kā mans kaimiņš nokļuva uz Rīgu. Bet par to nedaudz vēlāk. Un jūs noteikti vakardien pamanījāt ziņu, kas varbūt šķiet nesaistīta ar to, ko mēs šodien runājam, bet, kā zināt, vakardien bija tiesas spriedums Apple lietā, un 13 miljārdus eiro Apple ir jāatmaksā īrijas valsts budžetā. Un, protams, īri tagad sāk diskutēt, ko tad no ar to naudu darīt. Un visticamāk, ka viņi neko nedarīs ar šo naudu. Viņi papildinās fondu, kurš ir domāts 3 lietām, un kurš ir domāts nākotnes izaicinājumiem, kas ir ap stūri. Pensijas, klimata pārmaiņas un infrastruktūra. Un šobrīd šajā fondā viņiem stāv jau 100 miljārdi. Tā kā tie 13 miljārdi klāt, būs viens tāds piliens jūrā, bet tas, manuprāt, arī liecina par to, cik lieli izaicinājumi mums ir priekšā. Mums, protams, nav nedz 13 miljārdi lieki, nedz 100 miljārdi kādā fondā, tāpēc mums ir jādomā par citām lietām, kad mums šeit nebija tik zemi nodokļi, kurus Eiropas Savienība pieprasīja paaugstināt, lai konkurence būtu vienlīdzīga visām dalību valstīm. Bet atgriežamies pie Latvijas. Ko tad mēs darām un ko mēs varam darīt labāk? Mēs noteikti varam darīt labāk, bet ir lietas, ko pašvaldības dara labāk nekā iedzīvotāji. Un tas man pašam bija ļoti patīkams pārsteigums, jo mēs jau esam pieraduši, ka, ja kāds ir jāvaino, tad tas vienmēr ir tas, kurš nav tavs kaimiņš, bet tas, kurš sēž pagastmājā vai novada domē vai Jēkabielā. Šeit mēs redzam, ka tā gluži nav. Un tā vērtība, manuprāt, šim indeksam ir no vienas puses, ka mēs noskaidrojām, ko iedzīvotāji domā par pašvaldībām, bet tajā pašā laikā mēs pajautājām, hei, bet kā ir ar tevi? Ko tu pats dari? Līdz ar to mēs noskaidrojām arī pašu iedzīvotāju ikdienas paradumu atbilstību aprits ekonomikas pamatprincipiem un mēģinājām identificēt virzienus, kuros pašvaldībām ir jāmudina iedzīvotāji. Tātad ne tikai par to, kas ir jādara pašām pašvaldībām, bet kur pašvaldībām būtu ar iedzīvotājiem jārunā daudz vairāk, lai mēs visi kopīgi iedzīvinātu aprits ekonomiku ikdienā. Un to var darīt arī pats indeks. Tāpēc, ka veids, kā mēs to darījām, ir zinātnes pierādīts, ka tas patiesībā dara lietas pats no sevis, ka tu pat vaicā cilvēkam, ko darīt. Jo proti, tas, kā mēs darījām, mēs sakojām šai kopīgai metodoloģijai, kā aprēķināt tos rādītājus, bet kopumā mēs varam arī redzēt to stāvokli valstī kopumā. Un kā jau Dzintra minēja, tad mums ir ārkārtīgi augsts aizpildīto anketu skaits. Bet attiecībā uz novadiem, protams, mums ir jābūt piesardzīgiem, jo mums joprojām ir mazāki novadi un mums ir lielāki novadi. Un atsevišķos gadījumos mums ir joprojām grūtības sasniegt respondentus, un respondentus mēs sasniedzām ar Norstat slēgto paneli, lai tas būtu reprezentatīvs. Tātad mēs neaicinājām cilvēkus caur novadu izdevumiem, caur sociālajiem tīkliem, lai mēs būtu pārliecināti, ka viens un tas pats cilvēks neaizpilda 2, 3, 5 anketu par savu novadu.
Un mēs darījām tā, ka mēs sākumā pavaicājām par pašvaldību. Un tad tieši tas pats jautājums, tikai precīzāk cits jautājums, bet tie paši aspekti, kas jānovērtē. Piemēram, cik lielā mērā jūsuprāt Saulkrasta pašvaldība savā ikdienā taupa šādus resursus - elektroenerģija, siltumenerģija un tā tālāk. Un nākamais, cik lielā mērā jūs pats savā ikdienā taupāt šādus resursus? Un kāpēc es saku, ka tas ir zinātniski pierādīts? Tāpēc, ka ir zinātniska publikācija, kas parāda, ka ja iedzīvotājiem tu vaicā jautājums, piemēram, par uzkrājumu veidošanu, tad paskatoties pēc gada, tie iedzīvotāji, kuri šajās aptaujās ir saņēmuši uzaicinājumu un aizpildījuši anketu no paneļa, sāk uzkrāt daudz vairāk nekā tie, kur šo uzaicinājumu nav saņēmuši. Līdz ar to es paredzu, ka nākamreiz vaicājot, un es ceru, bet tā ir mana hipotēze, un redzēsim, vai tā pierādīsies, es domāju, ka būs jau augstāka taupīšana un saimniekošana iedzīvotāju vidū. Nu, par pašvaldībām tas ir cits stāsts, tāpēc, ka, kā jau es teicu, tad atsevišķos gadījumos pašvaldības jau ir priekšā. Un tas, par ko mēs jautājām, bija 4 lietas būtībā sadalāmas. Par saimniekošanu, par to, kā mēs patērējam lietas, vai tas ir ilgspējīgi, cik daudz ir pieejama pakalpojumi, piemēram, sabiedriskais transports, un cik daudz to izmanto. Un, protams, par to, kā taupa resursus pašvaldība un kā taupa resursus iedzīvotāji. Es uzreiz iešu jau pēc secinājumiem. Pirms mēs rādām datus, un tas pamat uzstādījums no paša sākuma un arī pēc tam, kad aptaujas dati tika izanalizēti, man ir saglabājies viens un tas pats. Kāda ir tā miedarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem? Un es teiktu, ka tas ir retorisks jautājums, kura atbilde ir ārkārtīgi sarežģīta un it kā vienkārša. Tā ir jābūt ļoti augstai, un kā jau Dzintra iepriekš stāstīja, tā ir bieži vien arī atslēga tam, lai pašvaldības sasniegtu visaugstāko rādītāju aprits ekonomikas indeksā. Un iedzīvotāju vērtējumā, kā jau es pieminēju, pašvaldības saimnieko atbilstošāk aprits ekonomikas principiem nekā paši iedzīvotāji. Un es mēģināšu arī paskaidrot, kāpēc, manuprāt, tas tā ir. Bet, protams, vienmēr var būt taupīgāki nekā par gaidām. It sevišķi pret precēm un pakalpojumiem. Tā ir tā lieta, kur iedzīvotāji saka, šeit es esmu taupīgāks nekā mana pašvaldība. Vai tā ir realitāte vai nē, tas ir cits, protams, jautājums, bet ir bieži vien runa par to, kāds ir tas iespējas par pašvaldības darbu, un te arī, manuprāt, mēs aptaujā redzēsim dažus piemērus, kur tas ir īpaši redzam, kur tas, ka, ja tu redzi, tad tu zini, ka tas notiek, bet ja tu neredzi, tad tu nezini. Man liekas, tas pats svarīgākais ir šis punkts. Pašvaldības ir gatavas aprits ekonomikai, infrastruktūra ir, bet tas, kur šobrīd ir lielākā plaisa, ir tas, cik daudz iedzīvotāji šo infrastruktūru izmanto. Un paši iedzīvotāji saka, mēs neizmantojam to tik daudz, cik tā ir pieejama. Atsevišķos gadījumos, jau iepriekš teikšu, tam ir objektīvi iemesli. Mēs nevaram šobrīd sagaidīt, ka iedzīvotāji aktīvi izmantos elektroauto uzlādes vietas. Mums vienkārši nav tik daudz to elektroauto iedzīvotājiem. Bet citos gadījumos man šķiet, ka pašvaldība var mudināt un miedarboties ar iedzīvotājiem vairāk, lai mums būtu gudrāka saimniekošana un efektīvāka pieejamo resursu izmantošana. Nu ko? Apskatīsim datus nedaudz sīkāk, lai redzētu, kur tad mums tie vērtējumi sakrīt, atšķirās un kur un kas var darīt kaut ko vairāk.
Bet šeit jūs redzat atbildi uz jautājumu par to, cik lielā mērā pašvaldības iedzīvotāju skatījumā taupa dažādus resursus, sākot no degvielas, beidzot ar elektroenerģiju. Tātad 5 būtu, ka ļoti intensīva taupa, un 0, ka netiek taupīts vispār. Nu, un tie rādītāji ir nedaudz virs 2,5, tad nedaudz virs vidējā. Nākamais, ko jūs redzēsiet, būs tas, kā pašvaldības pašas vērtē, kā tās taupa. Jūs redzat, pašvaldības uzskata, ka tās taupa vairāk nekā iedzīvotāji. Un jo mazāks ir šis nogrieznītis, jo tuvāk tā tad ir šie vērtējumi starp iedzīvotāju un pašvaldības pašu vērtējumu. Tagad apstīsimies, ko paši iedzīvotāji uzskata, kā viņi taupa. Jūs redzat, tad iedzīvotāji uzskata, ka viņi taupa bieži vien vairāk nekā pašvaldības vērtē. Ja? Tas, kur šie rādītāji attiecībā uz pašvaldības pašvērtējumu un iedzīvotāju rīcību neatšķirās, ir siltumenerģija un elektroenerģija. Bet principā visos gadījumos mēs redzam, ka tātad iedzīvotāji paši taupa vairāk resursus nekā pašvaldības. Bet tajā pašā laikā, kad ir runa par saimniekošanas principiem, mēs redzēsim pretēju bildi. Šeit jūs redzat, cik daudz iedzīvotāji saka, ka viņi praktizē dažādus inovatīvus risinājumus. E-paraksts, kas, protams, ir augstākais, es domāju, protams, pandēmija šajā gadījumā kārtīgi uzrāvienu deva. Atkritumu šķirošana ir tas, kur iedzīvotāji saka, ka tas tiek darīts. Mazāk ir izmanto ražo atjaunojamo enerģiju. Es uzreiz rādīšu visus, bet, kā es teicu, tas svarīgākais, cik tas horizontālais tā līnija ir liela. Ja? Mēs redzam, ka šajā gadījumā tas lielākais izrāviens ir tieši šajos pirmajos 2, izmanto ražo atjaunojamo enerģiju un renovē būvē ēkas tā, lai tās taupītu siltumenerģiju. Tas, protams, ir runa par to, kāda ir kapacitāte mājsaimniecībām un kāda kapacitāte ir pašvaldībām. Ja? Bet arī mēs to noteikti redzam ikdienā, jebkurā pilsētā, cik daudz ir privāta māju, kas ir renovētas, daudz dzīvokļu mājas, un cik daudz renovētas ir sabiedriskās ēkas, un iedzīvotāji to redz. Atkritumu šķirošana interesantā kārtā. Šeit mums ir vistuvāk, tāpat kā viedo tehnoloģiju izmantošana. Jā, un arī atkritumu samazināšanā gan mēs redzam, ka iedzīvotāji teica, ka viņi vairāk pie tā piestrādā nekā pašvaldības, un šeit gan ir jāsaka, ka iedzīvotāju viedoklis par to, kā to pašvaldības dara un pašvaldību vērtējums ir ļoti, ļoti tuvu un neatšķiras. Lūk. Attiecībā uz inventāru mēs šeit redzam atkal, ka ir salīdzinoši lielas tās atšķirības, it sevišķi, kad ir runa par priekšrokas došanu lietotām precēm, nevis jaunām, bet mēs redzam, ka daudzos jautājumos pašvaldības arī ir kritiskas. Ja? Un šeit mēs arī redzam tātad, ka arī pašvaldību anketās lielākoties saka, jā, ka mēs principā, ja ir runa par precēm, tad mēs lielākoties ņemam jaunas, nevis lietotas. Iedzīvotāji, protams, biežāk labo un atjauno salūzušu tehniku. Kaut gan pašvaldības teica, tā nav, tik rati mēs to nedarām. Un nākamais, ko mēs redzam, jā, šie ir tie lielākie nogrieznīši, kas atšķirās. Šis jau ir nedaudz padziļinātāks skatījums uz to, cik daudz ir pieejama. Jo, protams, ja tev nav pieejama šī infrastruktūra, tad ir grūti arī to izmantot. Un cik daudz pašvaldības atbalsta. Ārkārtīgi daudz kategoriju, bet mēs vēlējām tās visas novērtēt un skatīties. Tātad visbiežāk iedzīvotāji izmanto dzērienu iepakojumu taras depozītu punktus. Un visbiežāk iedzīvotāji izmanto šķiroto atkritumu konteinerus.
Un te mēs arī redzam, ka tas pašvaldības atbalsts, protams, uz dzērienu iepakojumiem mēs viņu nemērījām, tāpēc, ka tā ir atsevišķa sistēma, bet šķiroto atkritumu konteineri, protams, ir tas, kur arī mēs redzam, ka pašvaldības aktīvi iesaistās un iedzīvotāji arī aktīvi teica, ka tas ir pieejams. Un tagad apstīsimies, cik daudz to izmanto. Nu, lūk, un tas bija tas, par ko es runāju. Iedzīvotāji teica, jā, mums ir pieejama elektroauto uzlādes vietas. Pašvaldība saka, mēs arī atbalstām to, bet šeit ir tas, cik daudz iedzīvotāji to izmanto. Tas nenozīmē, ka pašvaldībām ir jāliek stopkrāns. Tas ir objektīvi, bet tas nozīmē, ka pašvaldība gatavojas nākotnes izaicinājumiem un tam, lai, ja iedzīvotājs iegādājas šo elektroauto, ja viņš spēr to pirmo soli, tad viņam nav jāgaida, kad pašvaldība spērs nākamo, bet pašvaldība jau ir spērus iespējams nevis vienu, bet pat 2 soļus. Nu, pretēji mēs redzam šeit par dzeramā uzpildes vietām. Dzeramā ūdens uzpildes vietām. Ja? Pašvaldība saka ļoti augsta iesaistīšanās attiecībā uz to, kā tas tiek atbalstīts. Iedzīvotāji saka, ir tas atbalsts pieejams, bet es īstenībā to neizmantoju. Un tas ir atkal jautājums, kur es redzu iespēju pašvaldībām aktīvāk mēģināt iesaistīt iedzīvotājus. Jo tā izmantošana visbiežāk ir ievērojami retāka nekā pieejamība un atbalsts. Un līdzīgi, kad ir runa par pārvietošanos un par koplietošanas infrastruktūru, sabiedriskais transports, koplietojamās automašīnas, koplietojamie skrejriteņi, kopstrādes telpas un tā tālāk. Mēs redzam identisku tendenci, ka ir zemes patēriņš, bet tajā pašā laikā infrastruktūra ir salīdzinoši labi pieejama. Mēģināsim atpakaļ tikt. Sabiedriskais transports, manuprāt, ir tā labākā lieta, ko mēs šeit redzam. Pieejamība ir diezgan augsts novērtēta. Izmantošana, labi, viņa nav tik zema kā visiem pārējiem koplietošanas transporta veidiem, bet tas ir tas stāsts šorīt, ko es piedzīvoju. Es devos uz Rīgu tieši tajā pašā laikā, kad mans kaimiņš devās. Es izbraucu ar riteni, viņš izbrauc ar savu dīzeļa auto. Bet pēc 20 minūtēm es iekāpu, pēc 10 minūtēm jau es iekāpu vilcienā, Zvejnieku ciema stacijā, un pagāja 10 minūtes, un es redzu, ka kaimiņš iekāp Saulkrasts stacijā. Tas nozīmē, viņš atstāja pie stacijas savu mašīnu, un mēs kopā devāmies līdz Rīgai. Un tā, aprits ekonomika strādā. Un viņi strādā, bet mēs redzam, ka ne visur. Ja? Mēs joprojām vēl esam tālu no tā, arī tas pašvaldības atbalsts. Ja? Protams, sabiedriskajam transportam ir liels. Kā pašvaldība var atbalstīt koplietojamās automašīnas? Tad, kad Saulkrasts novads izstrādāja attīstības stratēģiju, tad publiskajā apspriešanā es arī ieteicu, ka vajag atsevišķu stāvlaukumus, kas ir paredzēti tikai koplietošanas transportiem, tāpēc, ka vasarā Saulkrasts centrs ir vienkārši neiespējami atrast automašīnu, kā viena novada iedzīvotāja izteicās Facebookā pie viena ieraksta, ka, lai aizbrauktu uz centru ar automašīnu, tā ir jāieliek rokas somiņā. Es, protams, viņai teicu, ka principā ir vēl citi pārvietošanās veidi, kā rokas somiņu tik lielu neņemt līdz uz centru, bet te ir tie varianti. Ja? Jo man tas ir risks braukt uz centra koplietošanas auto, ja man būs 10 minūtes vēl jāriņķo un jāmaksā par to, kamēr es atrodu stāvvietu savam koplietošanas auto. Un ar koplietošanas lietām tiešām laiks ir nauda. Tāpēc šeit tas atbalsts, protams, varētu būt lielāks, kaut gan pieejamība principā ir.
Nu, un tad, protams, tas svarīgākais, kā tad ir ar to, vai mans novads joprojām ir apzinīgs arī no iedzīvotāju vidus. Apstīsimies, kur ir saulkrasti. Tā labā lieta ir, ka iedzīvotāji paši, kad vērtē tikai sevi, tad, protams, šis vērtējums ir augstāks. Un mums neviens nav apzinīgs, jo viss ir praktiķi, eksperti, līderi, jebšu vēl augstākās pakāpēs. Ja? Mans saulkrasts novads ir eksperti, iedzīvotāji ir eksperti, kamēr pašvaldība kopumā iedzīvotāji ar pašvaldību ir apzinīgi. Tā kā mēs esam apzinīgi eksperti. Kā jau es teicu, atsevišķos gadījumos šeit ir mazāk par 25 anketām. Attiecībā uz iedzīvotājiem tas ir jāvērtē piesardzīgi, bet kopējā indeksa aprites, kā jūs zināt, tad mums ir vairākas komponentes, tā kā tas viens otru zināmā mērā izlīdzina. Man šķiet, ka šie dati vēl vairāk palīdzēs pamatot rīcību. Un kādā veidā? Tādā veidā, ka mēs zinām, kāda ir pareiza secība lietu kārtībai. Ka pēc rīcības sako novērtējums, cik efektīva tā rīcība ir bijusi, kas bieži vien arī ir tas, kas mūs informē par to, kāds ir rezultāts, un pēc kuras sako darbība. Tas, ko šie dati parāda, ka bieži vien tai darbībai ir jābūt nedaudz tālāk, tādā ziņā, ka mums ir jāveicina aprites darbības. Tas nozīmē, ka uzbūvēt stāvlaukumu pie stacijas ir par maz. Es nezinu, kas motivē manu kaimiņu tomēr to automašīnu tur nolikt un iekāpt līdzi vienā vilcienā ar mani. Daudzās pašvaldībās ir sporta inventārs, kas ir pieejams iedzīvotājiem. Kā panākt to, ka tas iedzīvotājs pieceļās no dīvāna vakarā, aizskrien līdz tam laukumam un izmanto to? Kā panākt to, ka iedzīvotāji nepērk veikalā plasmasas iepakojumos dzeramo ūdeni, bet izmanto stāvkrānus ar savu pudeli? Es pats mācījos Amerikas Savienotajās valstīs. Man šķiet, ka bez pudeles tu īsti nedrīkst iet universitātē iekšā. Tev ir jābūt savai pudelei, un tur šie stāvkrāni ir bezmaz vai katrā stāvā. Un cik daudz mums vēl ir jādara, lai šos stāvkrānus Latvijā izmantotu. Un tas ir tas, kur, manuprāt, šie dati var palīdzēt katrai pašvaldībai saprast, kur šī izveidotā infrastruktūra, kas ir gatava lietošanai, kur aprits ekonomika var sākties šodien, vēl nav sākusies, un kā mums panākt to, ka iedzīvotāji to izmanto. Paldies! Nemūc vēl prom. Tātad es ceru, ka varētu būt arī jautājumi no skatītājiem. Būt rokas? Ne? Nav? Būs. Lieliski. Es necelšos. Līva Borisova no Delfiem. Jūlijā šī gada bija arī veikts pētījums par Eiropas Savienības valstīm. Un tur bija tādi rezultāti, ka latvieši zina par klimata pārmaiņām, bet viņiem trūka zināšanu, kā tās mazināt. Tad jūsu indeks parāda, ka cilvēki zina par veidiem, kā samazināt klimata pārmaiņu sekas un kā ieviest aprites ekonomiku, bet viņi to nedara. Viņi neizmanto jau pieejamos resursus. Tad kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki tos neizmanto un neko nedara? Nav tā, ka, protams, nedara. Jā, kā es jau rādīju, ir atsevišķi piemēri, kur es atkal varu salīdzināt ar Amerikas Savienotajām valstīm, kur daudzās pilsētās braukt ar sabiedrisko transportu nozīmē, ka tu esi tā kā marginalizēta sabiedrības grupa. Manuprāt, Latvijā, ja tu lieto sabiedrisko transportu, tā ir pozitīva zīme. Sabiedrības viedoklis par klimata pārmaiņām, manuprāt, arī kopumā ir pozitīvs. Mums nav sabiedrības šķelšanās šajā jautājumā. Izmantošana ir līdzīga, kā mēs varam pajautāt, kāpēc cilvēki ikdienā nesporto.
tas ir grūti. Neviens jau nav teicis, ka tas ir viegli. Tāpēc man šķiet, ka tā pamata problēma, kāpēc iedzīvotāji neizmanto, ir, ka trūks pamudinājumi. Un pamudinājumi mēdz būt dažādi, sākot ar paldies, beidzot ar to, ka tā ir sajūta, ka to dara visi. Un sociālajām normām ir ļoti liela nozīme. Ja tu redzi, ka sporto ne tikai skolēni, tāpēc, ka ir fiskultūras nodarbība, bet ka tu redzi, ka to dara arī citi, un vēl labāk, ka tev ir sava sporta komanda, tad tu noteikti līdz tam sporta laukumam aiziesi. Dzintra, varbūt tev ir papildinājumi? Piekrītu, un šeit es gribētu teikt, ka mums bija tieši arī jautājums par šo klimata neutralitāti. Kā jūs domājat, vai pašvaldība jau ir klimata neitrāla, vai līdz kuram gadam sasniegs vai nesasniegs? Un tad, kad nāca šī pašvaldību pašvērtējuma rezultāti, mēs redzējām, ka bija viena pašvaldība, kas teica, ka mēs esam jau klimata neitrāli. Bet tad, kad nāca iedzīvotāju atbildes, mēs redzējām, ka izlīdzinājās. Un, protams, bija objektīvi dati, un ir tikai jāstrādā, un tas rezultāts arī būs. Un šeit es gribētu teikt, protams, mēs varam salīdzināt savas atbildes ar Eiropu un varam teikt, ka viņiem ir labāk. Mēs šodien pierādījām, mums ir ļoti daudz labo piemēru, mēs tikai par viņiem nezinām. Paldies! Jo paturpināt, pareizāk sakot, to, ko tu teici par pamudinājumu, mēs uzsākot šo pētījumu kopā ar pētniekiem, arī mazliet palūkojām tieši tā ārvalstu praksi, kas ir tas, kā pašvaldības ievieš apritīgumu un strādā ar aprites ekonomiku ārvalstīs. Un tur bija daži brīnišķīgi piemēri, ja nemaldos no Beļģijas, kur viena pašvaldība, es teiktu, rāda vienkārši brīnišķīgu piemēru saviem iedzīvotājiem, kas var kalpot kā pamudinājums. Un tas, ko pašvaldība šajā konkrētajā gadījumā dara, pēc telpu remonta, pēc savu pašvaldības telpu remonta, izsludina iepirkumu uz mēbelēm un nevis uz jaunām, bet uz lietotām, kas ir burvīgs piemērs, kas arī iedzīvotājiem var kalpot kā paraugs un piemērs, ka šādi var darīt, un tas ir solis apratīguma virzienā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Unikāli iespēja. Protams, varēs arī uzdot jautājumus pēc tam. Laikam jautājumi būs pēc tam. Paldies. Paldies, Andri. Mēs gribējām izmantot iespēju, ka šeit ir arī no pašvaldību savienības, kas arī ļoti daudz ir iesaistījušies, un kāds ir jūsu indeksa vērtējums un ko pašvaldības var no tā gūt? Sniedz. Jā, labdien visiem. Pirmā lieta, ko es noteikti gribu pateikt, ir paldies Klīneram un Agitai, un paldies lielajai pētnieku grupai, kas iesaistījās un kas darīja šo darbiņu. Jo ikdienā bieži vien mēs dzīvojam ar stereotipiem, mēs dzīvojam ar diezgan lielu mazvērtību, kad runā par apritīgumu un kad runā par to, kā tad mūs vērtē no malas. Un šeit mēs redzam, ka tas pamudinājums ir nācis saprast, ka mums ir ļoti daudz labas lietas. Un tas, ko mēs jau runājam, ko mēs darīsim tālāk, kad faktiski nav jau nekur ne no viena cita jāgaida. Jā, ir jāskatās, kas notiek Skandināvos, kas notiek Beļģijā, kas notiek Austrijā, Vācijā, kas mums ir tādas vietas, kur mēs parasti smeļamies tos labos piemērus. Bet paskatāmies, kas notiek šeit pat, pamudinām stāstīt kolēģis, kur arī labi parādījās, un arī no iedzīvotāju puses labi parādījās, pavērtēt, kas ir tas, kas ir izdarīts, kas jāpiebremzē, kas jāattīsta, un kur varbūt ir vairāk par šīm lietām jārunā, lai arī pārējie to redzētu un sajustu. Un es domāju, kad mēs to panalizēsim, jo arī ikmēneša izpildirektora sanāksmēs citās jomās mēs tieši tā arī darbojamies, kad katru reizi mums ir foršie piemēri no kolēģiem, kur jau kaut ko ir izdarījuši. Un nebūtu nevienmēr viņi ir tie paši labākie, bet viņi nekautrējās stāstīt, ko viņi dara, kā viņi to dara un kā arī kļūdās, kas arī ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tiešām milzīgs paldies, un mēs ar kolēģiem izdomāsim, kā mēs šo izmantojam tālāk,
Un es pat domāju, ka kādu gadu vajag nogaidīt, nākamais ir vēlēšana gads. Un pēc tam atkal pavērtēt, kā tad mēs izskatāmies pēc 2 gadiem, un visu laiku mēs te gaidām, ministrijas dodiet mums to indeksu, dodiet, lai mēs varam likt formulā, lai mēs varam vērtēt. Redzat, sākam ar ļoti vienkāršu lietu. Novērtējam paši no vienas puses publiskais sektors, no otras puses to paši tie, kas lieto šo publisko sektoru, un ejam uz priekšu. Tā kā paldies jums! Paldies, Sniedzēji! Vēl noslēgumā vēlos teikt, Jā. Man tomēr tas teikums ir jāpasaka, cik es ļoti ar jums lepojos, kolēģi, izpilddirektori un jūs darbinieki, ka tiešām visi aizpildīja šīs anketas bez kaut kādiem liekiem 100 atgādinājumiem. Paldies jums, es ar jums lepojos. Paldies. Noslēgumā pamata informācija, tad visa prezentācija būs pieejama publiski. Attiecīgi, protams, bija daudz mazas kartes, mazi cipari, droši vien bija grūti redzēt, katrs varēs ar to iepazīties. Noteikti arī aizsūtīsim tiem, kas pildīja anketas, lai arī var izpētīt kārtīgi un saprast, jo galu galā indeks ir radīts kā vadlīnija, kur skatīties, kurās vietās, kurās kategorijās ir izdevies, kurās kategorijās varbūt ir jāpiestrādā. Tas ir viens, un noteikti mēs arī vēl kādu laiku brīdi turpināsim arī pie šīs prezentācijas sarunas, kurās varēsiet uzdot jautājumus pētniekiem un tā. Pagaidām teikšu jums liels paldies. Un varbūt tiksimies drīz jau arī nākamajās indeksa sanāksmēs, kur jau dalīsimies ar labākiem piemēriem.